Esam slimnīcas piebūve, kas celta 74. gadā, tātad jaunākā. Bijušais šuvējas kabinets, tas ir ēkas gals, un ēkas ēžas ir izveidojušās sienās plaisas. Gadu gaitā slimnīcas saimnieciski darbinieki mēģinājuši šīs plaisas likvidēt. Esam putas lietojuši, līmējuši tapetes virsū un dažādi, bet principā pēc gada, pēc pusotra parādās atkal tas viss. Šādas izskatās pamatā slimnīcas komunikācijas. Caurules ir nolietojušās, kanalizācijas caurules gados aizaugušas. Principā dienā ir 2-3 avārijas, kas jālikvidē. Bez viņu nomaiņas pilnīgas. Principā to šeit izdarīt neko nevar. Cauruļu nomaiņa principā atsevišķos posmos tiek veikta, bet tas efekts ir uz neilgu laiku, jo pēc metra vai pēc 2 atkal izrādās, ka viņa caurulsēs. Tā kā principā viņas jāmaina visas. Pamatiem nav hidroizolācijas. Mitrums ir līdz 1.2. stāvam jau uzsūcies augšā. Šeit ir vecākās māsas darba istaba. Tātad te ne tikai varētu būt runa par to, cik ērti un patīkami cilvēkam ir strādāt, bet par viņa drošību kā tādu. Tā kā patreiz šī nodaļa arī nav izmantojama darbam. Tātad griezti, visi apmetumi, visi bojāti. Ir plaisas, apmetums krīt. Tātad arī pacientu drošība ir apdraudēta. Kad lietas līst, tad skrien ar lupatām, te var redzēt tās bļodiņas, viss, kas tur nolikts ir pie logiem, visur gar sienām. Nē, kosmētisko te nekas nebūs. Patreiz mēs atrodamies iekšķīgo slimību un ķirurģijas apvienotajā nodaļā. Var redzēt, ka tomēr notiek kaut kāda renovācijas darbi, vismaz lai cilvēkiem uzlabotu kaut cik atrašanās iespēju palātās. Reāli viena toalete sievietēm, viena vīriešiem uz visu nodaļu, kas tagad 21. gadsimtā droši vien nebūtu pieļaujams. Lai kā mēs censtos patreiz pielāgot kaut drusciņu, uzlabot, pareizāk sakot, cilvēkiem apstākļus atrasties slimnīcā un saņemt šos pakalpojumus, mēs bez jaunas slimnīcas nespēsim kvalitatīvi veikt šos pakalpojumus. Šobrīd atrodamies uzņemšanas nodaļā, traumpunktā. Telpas ir kādas, mums viņas ir, cenšamies pielāgot. Šī ir mūsu vannas istaba, kur vajadzētu pacientu nomazgāt, kura viņam vajadzētu normāli ieiet dušā. Normāli cilvēks var iekāpt, bet slims cilvēks varbūt arī nevarētu iekāpt. Bet, piemēram, gultu mēs no procedūru telpas ārā nevaram dabūt. Toaletē, ja cilvēki ir jāieved ar ratiņiem, tad vietas vairs nav. Nav mums filtri ģipša savākšanai, piemēram, un ūdeņus, kur mērcē ģipšus, nākas liet kanalizācijā. Nevajag strīdēties par vietu. Vienalga, kur viņu ceļ, galvenais ir šīs telpas, ir šī jaunā slimnīca, kur mēs ļoti gribētu strādāt normālos apstākļos.